Raidījumu atbalsta Demontāža un LM Group Holding. Vīri kā ozoli. Šonedēļ tiekamies ar 3 jauniem un talantīgiem Kurzemes spēka vīriem. Spēka vīru leģendas Māra Rozentāla audzēkņiem Andri Dilānu, Ričardu Sotaku un Valentīnu Klevinski. Mani sauc Andris Dilāns, esmu no Kuldīgas. Šī ir mana dzimtā pilsēta. Kas īpašs man ir šajā pilsētā, es teiktu viss, jo man šeit ļoti patīk. Esmu arī mācījies Rīgā, padzīvojis Rīgā, bet nē, Kuldīga man tomēr ir kaut kā vismīļākā un vienmēr patīk šeit atgriezties un būt. Un ar spēka vīru sportu nodarbojos jau 4. sezonu. Kāpēc tieši spēka vīru sports? No diezgan agriem jaunības gadiem paticis ir ņemties ar tiem stieņiem, ar hantelēm un dažādiem spēka vingrinājumiem. Un tas spēka vīru sports ir tas, kā sakam, augstākais no visiem spēka sporta veidiem. Dūlākais, augstākais, smagākais. Jāsaka tā, un tādēļ arī līdz tam, pa solītim līdz tam ir nonākts. Lielais mērķis jau droši vien, kā jau visiem spēka vīriem, būtu tikt uz tām augstākajām sacensībām, kas ir pasaules, World Strongest Man, pasaules stiprākie satiekās. Tas noteikti būtu tas augstākais, kur var tiekties. Kājām! Sviet! Es teiktu tādu cīņu ar sevi. Vai vairāk vai mazāk cīņu ar sevi katru reizi. Tas ir gan sacensībās, gan treniņos, gan ikdienā saņemties uz to, kaut arī dažbrīd pilnīgi apnīk tas un liekas, kāda jēga no tā visa. Tad tu mēģini saņemties un ej uz priekšu atkal. Šogad man ir tā bišķiņa citādāk, jo tā trauma baigi patraucēja. Un tad tā atveseļošanās visa un tas, ka nevar tikt tik ātri formā atpakaļ, un tādēļ arī tie starti nav, jo negribās nostartēt vienkārši ķeksīšu pēc. Gribās nostartēt labi, un ja tu nejūties gatavs, tad man ir iekšā tāds, ka es labāk nestartēju vispār un startēju tad, kad es esmu gatavs. Un, šogad izskatās, ka nepaspējuši, bet gatavošos nākamajai sezonai. Kā jau man tās sezonas nav daudz bijušas, vēl šī būtu bijusi 4. sezona, bet tā kā šī krīt ārā, tad es teiktu tādas, kārtīgas 2 sezonas un 1 tāda iepazīšanās sezona man ir bijusi. Un tad tās abas, kas ir bijušas kārtīgas, tās ir iespaidiem bagātas bijušas, viss kaut kur ir pabūts un dažādas emocijas. Tās tādas spilgtākās. Rozental, jeszcze dajcie mocy! Już specjalnie dla Państwa! Trzeba zapamiętać to nazwisko. Andris Dilans! Piekielnie silny chłopak z Łotwy. Jest! Ma to! Ja! Mēs vedam mājās Klausu! Jā! Jā! Ir! Moi drodzy, trener! Vispilgtākais bija 1. sezonā, ko es atceros tā pavisam labi, bija sacensības Ukrainā. Arī pāris sacensības kopā ar Dīdzi Zariņu, es teiktu, mūsu Latvijas leģenda, viens no leģendām. Un sanāca tā, ka bija piedāvājums braukt uz Ukrainu uz sacensībām.
Es tajā brīdī neticēju, ka tas reāli tā būs, ka tas tiešām ir tā iespējams, ka pirmajā sezonā man sūta uz Ukrainu ir jābrauc uz sacensībām. Bet, atsūtīja mums biļetes, skatāmies, tiešām, ir viss, mums ir jābrauc. Sarunājām ar Dīdzi, ka viss ir kārtībā, braucam, un tā arī braucām. Un tajā brīdī tie rezultāti man jau, protams, nebija tik labi, bet mums sanāca ļoti labs tandēms, jo viņš var visu izdarīt, bet es vairāk atkal uz tādu kaut kas jau uz ātrumu vai kaut ko tādu. Tur es varu arī jau pirmā sezonā jau varēju kaut ko izdarīt. Un beigās dabūjām 3. vietu. Un tas tā palicis ļoti spilgtā atmiņā, ka sagāja, jāsaka tā. Lielākie sasniegumi līdz šim. Latvijas līmenī pagājušajā gadā 2. vieta Latvijas čempionātā. 2. vieta ir bijusi pāri sacensībā Baltijas čempionātā, kur mēs arī ar kuldīdznieku Jānis Šleckus dabūjām 2. vietu. Tā man šķiet pat bija 1. vai 2. sezona. Precīzi neatceros, tad man jāprecizē, bet jā, tas bija tāds arī, man šķiet 2. sezona. Tas, kas man patīk šajā visā, es teiktu visvairāk tas, ka tev ir izdevies uzvarēt sevi. Sevi tu esi lauzis treniņos, tu esi lauzis ikdienā, gan fiziski, gan morāli. Un ja tev izdodās beigās tikt pie kaut kāda vēlamā rezultāta, tas sniedzās emocijas ļoti labas. Savu veidu adrenalīns varētu būt tas, kas piesaista. Kaut vai šeit nav ne ātrums, ne motoru rūkoņi, jāsaka tā, bet savu veidu adrenalīns. Jā, kad tu nostājies uz starta, tev viss iekšā griežās un tev tagad ir jāizdara ļoti precīzi un ātri tas. Un savu veidu, jā, tas adrenalīns, es teiktu. Jo pagājušajā gadā bija lielas sacensības Ķīnā un sanāca labs starts. Un pēdējā disciplīnā kļūda sekundes garumā atņēma man 3. vietu un palika 4. Un tas ir tāds, ka te uz starta tev tas uztraukums un viss tomēr dara savu. It īpaši tad, ja tu cīnies pa vietām. Ja tu saproti, ka tev tās sacensības ir neizdevušās, tad tev nav stress. Jā. Tad tu aizēji, izdari no sevis labāko un visu, un tad ir vieglāk. Bet ja jau tu esi licis uz sevi kaut kādas likums un tu jūti, ka tu vari, tad ir adrenalīns un stress viss kopā. Mans iekšējais izaicinājums būtu uzvarēt pašam sevi. Jo es esmu tāds, ka nekad es neesmu apmierināts ar rezultātu. Vienmēr gribu vairāk, gribu spēcīgāk un labāk, bet tas savā ziņā dzen uz priekšu. Dažreiz arī traucē. Bet kamēr kaut vai arī 1. vieta, bet vienalga es diez vai būšu apmierināts ar rezultātu. Ir patīkami, ka tev pasaka, ka rezultāts jau bija labs un tā, bet kā jau es minēju, tad es sev nekad neesmu pietiekami labs līdz galam tā rezultātu ziņā, jo man gribās vienmēr labāk. Bet ir patīkami, ka savējie novērtē, ka tas ir kaut kas, jāsaka tā. Fakti, ko nezināji. Mīļākais sporta veids, kuram tu seko, izņemot svarcelšanu. Svarcelšanai gan es varētu teikt nesakoju, drīzāk spēka vīriem sekoju, bet mīļākais sporta veids, kuram es sekoju, vairāk vai mazāk, es teiktu, hokejs. Latvijas izlase tieši, kad spēlē. Citi sporta veidi uzreiz tā, tas ir tas, kas man ienāk pirmais prātā, hokejs tas būtu. Vai uzskat, ka psiholoģiskā noturība ir tikpat svarīga kā fiziskā sagatavotība? Es uzskatu, ka psiholoģiskā noturība ir svarīgāka nekā fiziskā sagatavotība, jo psiholoģiski, ja tu esi izsists no līdzsvara, tu vari būt cik spēcīgs tu gribi, bet nesaliksies kopā.
Tas ir kā cints ar roku, jāsaka tā. Vai ir kādi rituāli vai nodarbošanās, neieskaitot svarcelšanu, ar kuriem tu nodarbojies, lai atslēgtos no ikdienas problēmām un stresa? Viens, ko var uzreiz tā nosaukt, tas ir kaut kāds datorspēles vakarā ar čomiem piesēžamies, uzspēlējam, pašaudamies. Tajā brīdī atslēdzās no visa. Tad var izveidināt galvu, kā saka. Tāpat arī medības, makšķerēšana, bet tās tik bieži nesanāk. Nosauc 3 lietas, bez kurām tu nevari iedomāties savu dzīvi. Šis gan ir tāds, kas liek padomāt. Ģimene, es teiktu. Dzīves ērtības, primārās ērtības, labs mājoklis, laba mašīna, tāda primārās ērtības, jāsaka. Trešā lieta – kuldīga. 3 pozitīvas īpašības, kuras tu gribētu redzēt cilvēkos. Es vēlētos, lai cilvēki būtu paši kā tādi pozitīvāki, smaidīgāki, laipnāki, draudzīgāki. Kas ir laime tavā izpratnē? Ja tu esi harmonijā ar sevi un apkārtējiem, tad jau viss ir kārtībā un tā ir tā laime arī. Katram viņa ir sava. Pastāsti par kādu personu, no kuras tu smelies iedvesmu. Tādu konkrētu personu, es teiktu, ka pat es īsti nevaru nosaukt. Tāds viens elks man īsti nav. Ir daudzi cilvēki, no kura mēs varam kaut ko paņemt. Neviens nav perfekts. Kāda veida ģimenes atpūtu tu izvēlies? Man labāk patīk dažāda veida aktīva atpūta. Vai pie dabas, vai tas pats kaut kāds ūdens atrakciju parks vai tam līdzīgas lietas. Zinot, ka spēkavīriem ir labi jāēd, kāds ir tavs mīļākais ēdiens, kuru tu pats proti pagatavot? Ja jāņem tāds, ko es pats protu pagatavot, tā būs pica. Vai tev ir kāds mērķis vai sapnis, ko tu gribētu sasniegt nākotnē? Nākotnē gribētos sasniegt jau augstus mērķus gan sportā, gan arī ikdienā. Tas ir darbā, lai tā dzīve gan ikdienas dzīve būtu kvalitatīvāka, gan arī sporta rezultāti būtu augstāki. Vīri kā ozoli. Stereotipi par spēka vīriem, ar ko es esmu saskāries, ka visi domā, ka mēs mākam tikai dzelžus celt. Tas ir tāds spilgtākais, un ja tu pasaki, ka tu nodarbojies ar kaut ko, nezinu, kaut vai tajā pašā IT jomā un tam līdzīgi, tad tāds, IT jomā tie jau visi datoriķi, tu galīgi neizskaties pēc datoriķi, un tas tā neiet kopā, jā, bet katram savs, jo es arī saku, es neesmu standarta datoriķis, līdz galam. Jo tie parasti nav baigi komunikabli un nenodarbojas ar sports tik lielā mērā. Spēkavīru saime, es teiktu, ir tāda neraksturīga, liekas, sportam, jo visi ir ļoti draudzīgi. Spēkavīri visi uz laukumu mēs esam kā konkurenti, bet ārpus laukuma mēs esam labi draugi, vienmēr viens otram palīdzēsim ar padomu, ja kaut kas nav līdzi paņēmis kaut ko. Aizdosim, tur nebūs tā, ka šķībi skatāmies, lai tikai viņam sliktāk ir un tā. Jauniņais atnāks, viņam palīdzēs ar padomu, ar idejām, atbalstīsim viņu tā kā nekāda problēma. Es teiktu, spēkavīri vispār kopumā ir kā viena liela ģimene, jo arī aizbraucot uz ārzemēm, ir, protams, kāds indivīds, kas nav tur varbūt draudzīgs un negrib runāt ar tevi, bet 90% vienmēr tevi sagaida atklāstām rokām un priecājās satikt un ir ļoti draudzīgs, jo iepriekš, kad startēju spēka 3 cīņā, tur bija pretēji. Tur tā nebija. Tad spēka vīros atnākot liekas, tā mazliet dīvaini, bet patīkami dīvaini. Par nākotnes plāniem ir ļoti grūti šobrīd spriest, jo arī uz šo gadu bija plāni. Bija jau martā jābūt Gruzijā un jāstartē. Februāris pagriez kājām gaisā visu un šobrīd nezinu.
Bet centīšos atgriezties labāks kā biju un ceru, ka tas izdosies. Raidījumu atbalsta Demontāža un LM Group Holding. Raidījumu atbalsta Demontāža un LM Group Holding. Sveiki, mani sauc Valentīns Klavinskis, man ir 22 gadi, jau 6 gadus esmu spēkvīru sportā un esmu no Kuldīgas. Man Kuldīga ir īpaši ar to, ka, protams, es šeit esmu dzimis un audzis. Šeit esmu sācis savas sportistu karjeru gaitu. Mans īpašās vietas Kuldīgā noteikti būs mūsu rumba. Skaista, protams, šī vieta noteikti simbolizē visu pašu Kuldīgu. Pašu Kuldīgas sirds noteikti. Ziemā nākam te ziemas peldēs, tur pie tornīta Mārtiņu salā, bet tā, nesanāk pāri. Biežāk sanāk pāri tiltam braukt, redzēt. Valentīns mūs sagaida ar retro auto, lai parādītu pilsētas skaistākos skatus. Tas savā ziņā parāda, cik laba humora izjūta viņam piemīt. Plēkā, tad šis stūri līdz galam izmēr. Šitā jau var atstāt, mēs arī burgeris uzēst. Es kā cilvēks esmu mierīgs, kluss, tāds, bet, reizēm esmu tāds, varbūt dusmīgāks, nopietnāks, bet pārsvarā es visu uztveru mierīgs un tāds nosvērts, noteikti miermīlīgs, labsirdīgs. Bez sporta noteikti man patīk izbraukt pie dabas, atpūsties klusumā, aizbraukt kaut kur uz kādu kīno ar draudz un pārsvarā ģimeni atpūt. Spēkvīru sports tieši dēļ mana brāļa, jo es sāku kopā ar viņu kādu 8 gadu vecumā iet trenēties. Netālu no mājām bija tāda vietējā zālīte pagrabā. Tur sākām iet trenēties, bet to zāli diezgan likvidēja, un tad sāka mans brālis trenēties pie Māra, bet tā kā dzīvēm diezgan tālu, es negāju vēl tad, bet kā 12 gadu vecumā gan es sāku jau trenēties pie Māra. Un tieši turpināt trenēties, aizrauties ar spēkvīru sportu, es turpinu, tieši dēļ savu brāļu, jo, tā teikt, piepild viņa sapņu, diemžēl liktenis bija lēms viņam savādāk, un viņš vairs nav starp mums, bet es cenšos, es turpinu un cenšos neapstāties. Es tiešām nezinu, ko es citu darīt, ja es nebūtu sācis iet trenēties. Nav nekas tāds, kas īsti vairāk tā ļoti aizraut un ko es būtu spējīgs darīt un kur es sev saskatītu talantīgi varbūt, un noteikti nē. Šovasar Valentīns kopā ar Didzi Zariņu lieliski nostartēja pāru sacensībās, kur izcīnīja Baltijas vicečempiona titulu. Kad es tikko sāku trenēties, noteikti tas bija Ivars Grehoļskis, kurš arī, diemžēl, vairs nav starp mums. Tas bija tas spēkvīrs, dēļ kur es sāku trenēties, kurš man aizrauta. Man pat sanāca arī nostartēt ar viņu kopā vienas sacensības, tā kā es varētu noteikti teikt, ka tas bija viņš. Viņš bija vienkārši milzīgs. Spēcīgs vilku lidmašīnas, cēla liels svārs. Tas noteikti nav tikai spēks. Tas ir disciplīna, attieksme pret to visu. Man pirmie rezultāti parādījās jau, kad man bija 16, 17 gadi. Es sāku jau nopietnāk spēkvīru treniņiem tieši pievērsties, ne tikai zālē. Baļķi sāku celt, tāpat dažādi spēkvīru disciplīnas, mēšas, koferus un tā tālāk. Tad noteikti sāk parādīties tādi nopietnāki rezultāti. Teorētiski jau, tas jebkurām skaitās hobijs, kam ir to lielu naudu nepelnu. Bet, man ir tomēr dienas darbs, es vakarā trenējos un tā kā par īsti profesionāli es saukt vēl īsti nevaru.
Protams, jā, ir plāns, kamēr esmu vēl juniors, tas ir līdz 23 gadiem mēģināt pārspēt pasaules rekordu baļu celšanā, kas šobrīd jau ir 207 kg. Mans personīgais rekords pagaidām ir 200. Tā kā centīšos nākamgad. Un šā gada tēva dienā Rīgā spēcīgākie vīri pulcējās Latvijas čempionātā spēka vīriem noslēdzošajā posmā, kur Valentīnam izdevās iegūt 3. vietu. Jā, šodien sanāca dabūt 3. vietu, īstenībā diezgan negaidīt pēc tā, ka bija nostartējis tikai 2 no 5 posmiem. Mums bija tāda punktu sistēma, kā punktu lasījās kopā. Izdevās salasīt pietiekami punktus, lai nodrošināt vismaz 3. vietu, jā. Noteikti nākotnē tieksimies uz 1. Sārāju Valentīnu, atbalstam! Nesam. Jā. Valentīna, gatav! Skatītāji gatav! Aiziet, atbalstam! Valentīna, vilts! Visādi Latvijas posmiņi ir sanācis tik trīniekā, kad kausu nopelnīt. Pagājušajā gadā ar Andri Dilānu kopā nostartējām Baltijas čempionātā ar komandām, ieguvām 3. vietu. Tā, kaut kas ir tomēr sanācis. Bijām Gruzijā, bija junioriem Eiropas čempionāts. Liels sacensības, protams. Un sanāca iegūt 2. vietu. Tad vēl noteikti baļu čempionāts, pasaules baļu čempionāts sanāca iegūt 3. vietu. Pacelt 195 kg uz galvas. Bijām Ķīnā, jā. Sacensības bija tādas interesantas, tādas nebijušas disciplīnas arī, bet, bija patīkami. Tāls ceļojums, ilgs, garš. Fakti, ko nezināja. Kādu veidu ģimenes atpūtu izvēlēs? Atpūt pie dārbas. Zinot, ka spēkvīriem ir labi jāēd, kāds ir tavs mīļākais ēdiens, kuru tu pats prot pagatavot? Man noteikti tas būs makaroni ar vistas gaļu. Vienkārši un ātri. Vai tev ir kāds mērķis vai sapnis, ko tu gribētu sasniegt nākotnē? Kā jūs teicat, piedalīties kādās profesionāla līmeņa sacensībās pasaules līmenī? Mīļākais sporta veids, kuram tu seko izņemot svarcelšanu? Hokejs. Vai uzskati, ka psiholoģiskā noturība ir tikpat svarīga kā fiziskā sagatavotība? Es uzskatu, ka reizēm psiholoģiskā noturība ir pat svarīgāka nekā fiziskā. Vai ir kādi rituāli vai nodarbošanās, neskaitot svarcelšanā, kuriem tu nodarbojies, lai atslēgtos no ikdienas problēmām un stresa? Jā, kā jūs minēja, atpūt pie dabas, pirts, izbraucieni ar draudzeni, ar ģimeni. 3 pozitīvas īpašības, kuras tu gribētu redzēt cilvēkos. Vairāk laipnības, smaidus sejā, labestība vairāk, dot cilvēkiem vairāk. Kas ir laime tavā izpratnē? Manā izpratnē laime ir tad, kad tu pats jūties laimīgs ar sevi, ar saviem apkārtējiem, kad tev nav tā, ka tev kāds apkārtējais traucē dzīvot ikdienā. Pastāst par kādu personu, no kuras tu smēlies iedvesmu. Persona, no kuras es smēlos tieši iedvesmu kļūt par spēkvīru, noteikti bija Ivars Grahoļskis. Tonas smagākā mašīna šovietam līdz saļiem. Sveiki, mani sauc Ričards Soteks, esmu no Kuldīgas, strādāju Kuldīgā. Man darba ikdienā es esmu mārketinga speciālists, sabiedrisko attiecību speciālists Kuldīgas novadomē un jau ar spēkvīru sportu nodarbojos jau 2. gadu. Jau no 16 gadiem es eju uz trenažieru zāli pie Māra Rozentāla un tad turpat arī satiku Valentīnu Klavinski un Andri Dilānu, kas arī man iepazīstināja ar šo te spēkvīru sportu kopā ar Māru Rozentālu, protams. Iznomāju pamēģināt, iepatikās, tā neordināra risinājuma, spēkvīru vingrinājumu, un tāpēc arī piedalījos. Sāku piedalīties, pamēģināju savus spēkus tur visur, un es domāju diezgan sekmīgi. Pirmā sezona pagājušo gadu nostartēju
izmēģinot savus spēkus tādā veidā, bet tagad jau 2. sezona šogad. Un mēģinu jau ielikt kādu krampīti jau tādiem vecākajiem jau spēkvīriem. Esmu diezgan mierīgs cilvēks, ja godīgi. Varbūt tāpēc arī pievienojos šiem sportam, jo tas tādu vēl iekšējo mieru rada, tas, ka tu aizgāji uz treniņu, izliec visu savu to iekšējo, varbūt, kas ir sakrājies dienā darbā, varbūt tāds neliels stress, tam līdzīgi, un tad tu aizgāji uz treniņu, kārtīgi iztrenējies, un tad tāds atslābums ir beigās mājās. Varbūt tas ir arī, kas piesaist mani tik ļoti vispār sportam, trenižieru zālēm un arī spēkvīru sportam. Jā. Es pielāgoju sportu savam darbam. Tā kā, ja ikdienā es strādāju no 8 rītā līdz 5 vakarā, teiksim, tad man ir pēc darba, es vēl mēģinu ātri paēst un jau tad pēc tam skriet uz sporta zāli kopā ar saviem biedriem. Man patīk tā daudzveidība sportam, ka, piemēram, aizejot arī uz jebkuru veidu sacensībām, tu līdz galam īsti nezināsi, kas tev būs jādara līdz pēdējiem brīdim. Tas ir tāda nenoteiktība, bet tev ir jābūt gatavam darīt visu, ko tev uzdod. Tas ir ļoti atšķirīgs sports, salīdzinot ar powerlifting, jeb spēka trīscīņu, ko es pirms tam darīju, kur tu zināji, kas tev jāizdara, tev ir 3 veidu vingrinājumi, bet šeit spēkvīru sportā tev ir katru reizi jāpielāgo sev treniņi, lai tu varētu vēl vairāk pilnveidot sevi un uzstādīt labāks rezultāts. Vēlētos droši vien sasniegt kādu podestālu, droši vien kādu vienā no 3 vietām augšpusītē, bet līdz tam vēl ir smagi jāstrādā, bet es domāju, ka tas vēl tikai būs vēl nākotnē. Ka vēl kāds gads vai 2, tad jau būs diezgan liels sancenses arī augstākajiem plauktiņiem. Pagājušo gadu es finišēju kā 7. finālā. Es domāju, ka tas ir viens no labākajiem man iegūmiem, kā arī rekordu dienās uzstādīju arī Latvijas rekordu trakpūlā, jeb vilkšana, smagās mašīnas vilkšanā, iejūgā ar virvi. Šogad Latvijas čempionāta spēka vīriem noslēdzošajā posmā Ričards ierindojās 7. vietā. Tūrīt! Nebūs! 20 metri piebalēti! Īsi! Ļoti labi. Ričards vienmēr uz 100% visur un visā. Konkrēts plāns varbūt, ka nav, bet iešu tik, cik tālu varu aiziet. Protams, būtu vislabāk Eiropā un varbūt pasaulē uzstāties. Un tā kā darboties. Tad VSMs, Show Classics, jau Strongest Man on Earth. Tā kā varbūt viena no tiem tas tāds liels mērķis, kur varētu tiekties. Jā. Vislielākais izaicinājums braucot uz kādu citu valsti, startēt, tas varētu būt tas ceļš un nogurums, līdz kuram tu tagad tiec. Jo garāks ceļš, jo pats tu vairāk nogursti un varbūt arī mazāks rezultāts sniegs tieši sacensībās. Tad ar Valentīnu mēs braucām ap 3,5 stundām vienu galu uz Lietuvu, lai piedalītos sacensībās un 3,5 stundas atpakaļ. Tas bija viens no visgrūtākajiem, nevis pašas sacensības, bet tieši tas ceļš bija visgrūtākais, lai tiktu līdz turienei. Kur atgūstos un gūstu enerģiju. Viens no tām droši vien ir tās pašas mājas. Mājās atnāku un atpūšos, iegūst visu savu to enerģiju atpakaļ. Tad varbūt otra varētu būt tas pats varbūt tāds treniņa vieta kopā ar komandas biedriem. Tas ir tāda savu veidu psiholoģiskā atgūšanās. Tas, ka tu pēc darba aizeju un tu kopā ar biedriem tad psiholoģiski arī atgūsties un tad arī fiziski izliec sevi. Jā. Tas varbūt tādas 2 vietas. Šobrīd puišu lielākais aizbildnis ir Māris Rozentāls. Arī treniņi tiek pavadīti kopā, kur neizpaliek arī viena otra pavilkšanā uz zoba. Prātīgi, asu. Višā mugurā ir. Cēl uz galvas, nevis uz priekšu.
Tagad viņš mums vienādi, viņam no akmeņiem jau nav bailes. Jau traumu no sacensībām, rekutē. Jā, tieši no Valentīns redz šmaucās jau. Viņam ir speciālais krekls mugurā, kas neslīd tāds. Tas ir ļoti arī labs tāds. Bet visu to, es saku, sapirkt, tas arī nav lēti. Arī tāds krekls, ko 80-90 eiro maksā. Jā. Viss profesionālais jau, kad uz Somu braukat, tur pa 1000 eiro. 145, tas jau ir tāds, jau priekš mums jau tas būtu abnormāls svars. Parasti vienmēr labāk, ka kāds pastāv aizmugurē. Bet Valentīnam, jā, tas nav nekas. Valentīns laikam šodien ies uz augšā, nevis strādā augšā lejā. Tas ir pats grūtākais, kas var būt. Augšā lejā. Labi. Wow. Daudz, jā. Man ir grūti kādam iemācīt, jo parasti viss ir tādi kā Andris, kas prasa padomus, kuriem nav šitas par atbalstību baigi. Un tad ir tā, ka... Šeit viņam tas plauktīši ir pievienotā vērtība tāda, bet tam ir ļoti spēcīga. Es dabūtu likt jost un tad garām kaut kādas... Igaunis prasa padomu, viņam 85 kg. Eat more. Ēd vēl vajadzētu ēd savus hačapurī. Tas ir vienkārši. Tur jau 115 kg, jā, viņam tas ir tāds pilnīgi nekas. Tas ir mēram tā, ka man 45 kg bāļas būtu. Nu, tā tīri tā, lai saprastu. Pat arī 45, ne, tad 35. Labi, tagad man būtu noteikti 25 grūti. Forši tas ir. Es domāju, ka ļoti laba kompānija mums ir nolasījusies. Mēs viens otru atbalstam, smejamies viens pa otru. Un tādā veidā varbūt arī motivējam viens otru, ja, piemēram, aizrādām, kas kaut kas nav pareizi, kaut kas nepatīk. Un tādā veidā varbūt zirgojoties mēs viens otru atbalstam. Jā. Ja mēs vienmēr arī sacensībās esam ļoti draudzīgi. Viens pret otru, tādi saticīgi ārpus treniņiem arī draudzējamies, tur sazināmies un tā. Tas tāds vairāk kā hobijs, tāds patīkams pavadīts laiks. Uzvar ir viens, bet es nezinu, tas ir tas sports, kur uzvar stiprākais. Ja tu esi uzvarējis, tu esi. Ja tu esi stiprāks par visiem pārējiem, tad tu jau vari dusmoties drīzāk uz sevi, ka tu neesi izdarījis tik daudz un viss. Un tu jau nevari dusmoties uz to, ka otram iet labi. Drīzāk tā vienu otru atbalstīšana sacensībās, tas ir vairāk. Jā. Nezinu, tur paliki 2., 3. vai 5. Tev jāstrādā, lai tu tiktu 1. Tas tev motivē. Tā. Sacensības ziņā grūti, jā, bet attieksmes ziņā... Nē, tā jau pieņem viss, tad jau tā viss ir. Viss cilvēcīgi, draudzīgi, jā, bet... Viens pa otru ir tā sarkastiski iesmē vienmēr. Jā. Ļoti smags sports, ļoti laikietilpīgs. No tevis prasa daudz, gan laiku, gan spēku, gan veselību. Viss kopā, ja saliekās, tad tu to vari. Mūsdienās arī mammas baigas audzēt un sastāst. Jā. Tur nav nekas labs un viss būs beigts un tā tālāk, bet futbols jau nav baigi drošāks. Futbols pēc skaitās bīstamākais sports, pasaulē traumatiskākais. Varbūt izskatās brutāli no malas, jā. Tās sacensības un tie lielie smagumi. Pēc tam ir gandarījums. Ja tev izdodas to grūto izdarīt, tev ir tāds gandarījums, ka tu to varēji izdarīt. Un ja tu esi vēl vislabākais no visiem tajā vienā vingrinājumā, tad superliels gandarījums. Jā. Kaut arī visās sacensībās pilnīgi apakš, bet viena uzvarēt disciplīnu, tas jau ir. Jā, tas tev ir jau uzvarēts. Īpaši, kad uzvar kādu, kam tā disciplīna parasti ļoti labi iet. Tas tiešām jau.
bieži sacensībās katrs tiesnesis kaut ko jaunu izdomā. Un tad ir tā vadās par fiksācijām, ceļot kaut ko un tā. Piemēram, to pašu baļķi ceļot. Tu it kā, tu iztaisnojies, bet tu nesagaidi švilpi no tiesneša, tev neieskaiti. Tā, ka man bieži gadās. Pasteidzies pa ātri. Tev nav ieskaitīts. Cel vēlreiz. Ja tas ir uz maksimumu, tad tev vēlreiz jāceļ, jāmēģina tas pacelt tajā dotajā laikā. Ja laika limits beidzās, tev ir 0 un tu sacensībās dabū 0 tajā disciplīnā. Tad ir sāpīgi. Ir mazliet sāpīgi, jā. Bet pēc tam mācies no kļūdām. Tu jau tāds koncentrējies uz to konkrēto disciplīnu un tā ir jābūt, ka tev vienalga. Kas apkārt notiek tajā brīdī, tev ir vienalga. Tev ir jāredz tavs uzdevums, dari visu, tad, kad pabeidz, tad atkal atgriezies apmēram. Trakākais bija noteikti pēc priecāgāka kausa. Ja nedēļu vispār neies, normāli nevarēja ne nogulēt, ne uz zālē. Pēc, jā. Nenormāli. Pārslodz baigā. Pārslodz ķermenim, un tu viņš slēdzās ārā bez mazliet. Veselu nedēļu vajag. Pēc sacensībām aizgāju uz zāli un sapratu, ka neiet mājās. Man Marijampolē Lietuvā bija tā, ka es pamostos kaut kādos 5 no rīta. Man šķiet, saprotu, ka es tajā gultā nevaru vairs nogulēt. Es aizgāju vannā gulēt, ielaidu vēsāku ūdeni, lai vismaz kaut kādu pagulēju tur. Pamostos kaut kādos 7. 8 jāiet brokastīs. Iest es taču nevarēšu neko. Tad iedomājos par tām brokastīm jāvēm, pavēm. Tad aizēju pasēdi vismaz tais brokastīs un pēc tam mēģinu braukt mājās. Saprotu, ka tu pabraukt arī nevar. Tev viss velk, viss malas, tev tik slikti ir. Un tad draudzene sēdās pie stūras un brauc vismaz citādāk. Es gaidīju tās mājas, vienkārši tā, ka kaut viņas tūlītās būtu klāt. Atbalsta, Brišnoja varēs! Paldies! Neskatoties uz savu salīdzinoši jauno vecumu, puiši jau pabijuši vairākās starptautiskais sacensībās. Man liekas, man patīk Slovāk Polijā. Jā, Polija noteikti. Tur ir tā skaļi, tā pompozi, tas organizēšanas stils tāds. Skatītāji daudz, visi grib bildēties un tam līdzīgi, ka viņiem spēka vīri, tas ir kaut kas īpašs. Tur ir forši. Bet tik daudz, cik Ķīnā bildējās, tā nekad. Jā, Ķīnā tas nedodies, tu sāc filmēt, fočēties. Tad sākās ārprāts. Visi uzrodās viņu visām malām vienkārši apkārt un tikai 1, 2, 3. Apbalvoja ķīnieši, televīzija, viss. Novāc kameras, atņem ķīniešiem kausus, jo visi ķīnieši bija aiz mums. Televīzijā parādīja, ka ķīnieši visi Eiropa ir uzbrīdījuši. Kārtīgs komunisms, jā. Kas notiek, īstos kausus atdod viņiem, atņem nost, tagad sauc mūs tikai ārā. Iedo kausus, labi, televīzija visu prom jau. Tas ir interesanti, jā. Raidījumu atbalsta Demontāža un LM Group Holding. Raidījumu atbalsta Demontāža un LM Group Holding. Brīvais laiks no sporta, es teiktu, arī ir ļoti svarīgs. Tādēļ mums ir iepaticies arī apmeklēt dažādas atpūtas vietas. Un tāda viena no mīļākajām, tā, kur mēs šobrīd atrodamies, tas ir atpūtas komplekss Usmas Meķi. Var visu, ko darīt, interesanti, tādēļ mums patīk šeit atpūsties pašiem. Bieži esam sastopami arī šeit. Es neteiktu, ka es aktīvi atpūšos, bet man ir svarīgi atpūt. Bieži vien aizbraucu uz pirtiņu. Praktiski katru nedēļu es aizbraucu uz pirtiņu vai kādās interesantās, smukās vietās paliek pie dabas un tā.
man patīk atpūsties, iziet no mājas. Pirtiņi man patīk, jo var tā forši atslābināties, tāda karstā, augstā terapija. Man liekas, viss tāda vienkāršākā, bet labākā tāds atlapšanas process pēc smagiem treniņiem. Demontāžas rekordu dienas grāmatā. Jā, man pieder Latvijas rekords vikingpresē, 237,5 kg. Tas ir, pacelt virs galvas. Tas rekords bija, ja nemaldos, 10 gadus vismaz turējās. Iepriekšējais rekords bija 235 kg. Rekords piederēja Agrim Kazeļņikam, mūsu Latvijas spēkvīra leģendai. Jā, pērnajā gadā Ogrē Latvijas rekorddienās izdevās. Ir Latvijas rekords. Īsnībā ļoti neticēju, kad izdosies, jo iepriekšējā naktī mums bija ļoti garš ceļš līdz viesnīcai. Bija negaiss visu nakti viesnīcā, bija ļoti karsts, nebija ko sagulēt. Gulēts bija, teikšu godīgi, 2 stundas tikai pirms sacensībām. Un ceļš briesmīgs, visāds problēmas ar mašīnu, pazaudējām numurzīmes, pat Rīgā plūdos. Bija interesanti, bet saņēmos. Bija apkārt ļoti liels atbalsts. Arī Lietuvas spēkvīri bija daži tajās sacensībās un atbalstīja. Sanāca izdarīt tomēr. Šis vingrinājums nav tik grūts. Viņš ir tāds mazliet tehnisks, bet ar neko daudz no stieņa celšanas neatšķirās. Tikai tev priekšā ir tāda iekārta, kas varbūt nedaudz savādāk stāja, kā kurā reizē. Citreiz ir slīpāk, citreiz stāvāk. Bet nav nekas pārāk sarežģītāks no stiena. Tā arī es teicu ir, kad es pacēlu, jo neticējās, kad izdosies. Tas cēliens likās mūžīgs, bet īstenībā 2 sekundes. Bet iekšēji jūtos ļoti laimīgs. Pats Agrs pienāca apsveic un tā, bija patīkami. Jo viņš pats arī īstenībā izskatījās, kad neticēja, kad kādam izdosies, jo nav tāda maza spēkvīri, kas to nevarētu izdarīt. Dīdzis, piemēram, to būtu spējīgs izdarīt, tas pats Aivars, bet kaut kā laikam vēl nebija sanācis mēģināt, nav bijušas sacensības vai kā, bet kaut kā man sanāca pirmajam. Es šogad uzstādīju Latvijas spēkvīru rekorddienās Trakpulu Latvijas rekordu, 30 tonu mašīnu vilku iejūgā ar paralēli velkot arī virvi pretī sev. Un tad es biju viens no ātrākajiem atlētiem, kas to izdarīja. Pirms tam biju trenējies arī kopā ar Māru Rozentālu vadībā un Andru un Valentīnu. Mēs pirms tam Kuldīgā trenējāmies, vilkām vilcieniņu Ludi, kas braukā apkārt un vizina turists. Un tad mēs arī vienu dienu izdomājām, ka varētu pamēģināt arī Kuldīgas vilcienu pavilkt. Un tad arī tādā veidā arī trenējāmies. Vairākas treniņus tādu novadījām. Ja godīgi es nezināju, ka esmu ātrākais, jo man tā liekas, ja pareizi atceros, bija viens no pirmajiem atlētiem, kas gāja klāt pie vingrinājumu. Un tikai pašās beigās man pateica, ka es to izdarīju visātrāk. Līdz ar to ar tāds savu veidu tāds gandarījums, ka man tas sanāca šoreiz to izdarīt jau visātrāk. Ļoti smagām disciplīnām mēģina iet tādā nelielā burbulītī sevī, domāt tikai par to vienu lietu, kas ir jāizdara, un iet un no visu spēku parādīt 100%, kas manī ir iekšā. Un tad arī ņemt un izdarīt jau. Protams, tādu iekšēju prieku un laimi, ka sanāca, tāds gandarījums ļoti spēcīgs. Un arī neliela motivācija arī priekš sevis, lai varētu turpināt un uzstādīt arī šādu veidu rekordus. Būšu priecīgs vēl kādu gadu uzstādīt. Vīri kā ozoli. Ja godīgi, tas ir vienmēr bijis tuvu man, šis spēka sports. Ļoti vienmēr interesējis un vienmēr esmu gribējis pamēģināt, cik tad mans ķermenis var izturēt visaugstākajā līmenī. Tad tas ir mana misija, mans mērķis noskaidrot to, cik es esmu izturīgs un cik var augstu uziet ar savu ķermeni. Jo katram ķermenis ir savādāks, protams. Un tad mana misija ir tāda. Šis sporta veids man nozīmē, es teiktu, vairāk to, ka tā ir cīņa ar sevi, sevis uzvarēšana. Ja tu tiec galā ar sevi, tas jau ir daudz.
Un tad jau arī tu vari no sevis dabūt ārā spēku, ja tu esi mentāli jau savācies, tad jau arī fiziski ir vieglāk. Jo bieži vien fiziski tu vari būt spēcīgs, bet ja tev viss ir mentāli no sliedēm, rezultāts nebūs. Man šis sporta veids nozīmē, tā teikt, turpināt savu vārdu, nevarētu teikt slavēšanu, bet tā kā nešana pasaulē, jo, tomēr bija tāds mazais solījums brālim, viņa piemiņai turpināt un kļūt par spēkvīru, kaut ko sasniegt, un man tas noteikti ir viens no svarīgākajiem tādiem dzīves posmiem, šis sports tieši. Vīri kā ozoli. Tiekamies jau pēc nedēļas, kad iepazīstamies tuvāk ar vēl 2 Latvijas vīriem kā ozoliem. Raidījumu atbalsta Demontāža un LM Group Holding.